Sveiciens visiem, sveiciens mūsu īpašajiem runātājiem, sveiciens arī visiem, kas ir atsaukušies uzaicinājumam piedalīties klausītāju lokā šajā diskusijā. Un, jā, kā visa šī ideja sākās ar to, ka mums šobrīd notiek īpašs gadījums, īpašs notikums Latvijā ir pirmais pētījums, kurā tiek dalībnieku iesaiste un notiek digitāli, un tieši konkrēti tas, ka tieši tas konkrēti, ka dalībnieku piekrišanas tiek apstiprinātas ar e-paraksts. Tā kad pētījumu veids Rīgas Tradiņu Universitātes onkoloģijas institūts, un šis ir pilotprojekts vispārējās populācijas ģenētiskajā testēšanā pārmantota krūts un ulnīcu vēža riska noteikšanai. Un šobrīd jau pētījums joprojām ir aktīvs, un dotajā brīdī ir pētījumā iesaistītas vairāk kā 400 dalībnieces. Tagad brīnišķīgi virzās pētījums uz priekšu. Nu jā, un tad attiecīgi diskusijas mērķis bija sapulcināt šīs dažādās puses un kopīgi pārināt, kā digitālajā pasaulē jūtas gan pētnieks, gan dalībnieks, un kā kopumā mēs ar digitālajiem rīkiem varam palīdzēt veselības nozarei. Tad, jā, vēlreiz sveiciens visiem. Mani sauc Ieva Danauska, esmu Longenesis produktu vadītāja, un es šodien būšu vairāk kā moderatora lomā, jo mūsu brīnišķīgie cilvēki, viesi pastāstīs vairāk no viņu puses, kā viņiem iet. Tātad par sarunas dalībniekiem. Tad, pirmā mūsu sarunas diskusijas dalībniece ir Zanda Daneberga. Viņa ir Rīgas Tradiņu Universitātes profesora, Rīgas Tradiņu Universitātes onkoloģijas institūta vadošā pētniece. Viņa arī vada šo iepriekš minēto pētījumu, un viņas darba uzdevumos ir ietverts gan parūpēties par pētnieku komandu, lai viņiem būtu ērta datu analīze, datu apstrāde un datu šī iegūšana, gan arī par pašiem dalībniekiem, lai viņu dalība būtu droša, ērta un saprotama. Sveika, Zanda! Jā, labdien! Mūsu otrais sarunas dalībnieks ir Kārlis Siliņš. Viņš ir Latvijas Valsts radio un televīzijas centra biznesa attīstības daļas vadītājs. Kārlis LVRTC komandā ir jau vairāk kā 10 gadus un aktīvi iesaistās un attīsta jaunus tehnoloģiskos risinājumus. Viņam mēs varam pateikties par e-paraksts mobili risinājumu. Tātad, jā, sveiks, Kārli! Sveiki! Jā, un trešā mūsu dalībniece ir Undija Anzāna. Ar Undiņu mēs iepazināmies nesen. Mēs satikāmies, ja man likās, ka mūsu iepazīšanās reizē mēs vairāk parunāsim par konkrēti šo dalību onkoloģijas institūta pētījumā, tad īstenībā man bija prieks, man patīkami iepriecināja, ka Undijai ir gan bagātīgi iesaist dažādās veselības nozares iniciatīvās, gan pētniecībā, gan kopumā ļoti labas attiecības ar tieši preventīvu savas veselības aprūpi. Tātad sveika, Undija! Labvakar! Labdien! Jā, un jā, tad mēs esam iepazinušies ar galvenajiem runātājiem, bet es arī ļoti īsi iepazīstināšu arī ar to, kas mūs klausās. Skaidrs, ka diemžēl mēs nevarēsim visiem iedot vārdu, bet mums visi cilvēki, kas pieteicās, viņi ir aizpildījuši anketu. Un anketā mēs redzējām, ka mums ir ļoti daudzpusīgi klausītāji, gan no pētniecības puses, gan no veselības aprūpes puses, gan mums ir ļoti, ļoti daudz arī citu nozaru, nozaru tāpat, bet citu punktu pārstāvju. Tāpatās arī mēs uzdevām jautājumu par to, kāda ir pieredze saistībā ar tieši konkrēti pētījumiem. Un šeit mēs redzam, ka vairāk kā puse ir bijuši vai nu vismaz kā dalībnieki, vai arī kā pētījuma komandas locekļi, vai arī pat abās lomās. Tā kad arī šeit ir ļoti, ļoti liels prieks, kad ir tā daudzveidība. Un pēdējais jautājums bija par to, kā mūsu klausītāji uztver digitālo rīku lomu. Un šeit mēs redzam, ka ievērojamais vairums ir atzīmējis ļoti labvēlīgi un attīstoši.
Bet ir prieks, ka arī par pārējiem, kur ir norādījuši gan uz satraukumu privātuma dēļ, vai arī, ka redz gan priekšrocības, gan trūkumus un ierobežojumus. Un visi šie aspekti mums ir svarīgi, un tāpēc jau arī mēs tiekamies šādās sarunās, lai saprastu, kā mēs ar digitāliem rīkiem varam palīdzēt. Un pavisam īsumā par diskusijas gaitu. Mēs sāksim ar to, ka nedaudz apskatīsimies, kā šobrīd notiek, vai ir notikusi iesaiste gan ārstniecībā, gan pētījumos, pārsvarā pētījumos, gan arī pēc tam nākamajā posmā mēs pārunāsim, kādi ir izaicinājumi digitālajai videi, jeb arī kādēļ viss vēl nav digitāli, ja jau viss būtu tik vienkārši un ideāli. Un trešajā punktā mēs pārunāsim, kādas tad ir tās nākotnes tendences un kur mēs varētu būt pēc 5 gadiem. Un ceram, ka laiks pietiks arī noslēgumā jūsu jautājumiem, gan no anketām, gan arī šīs diskusijas laikā klausoties un ierakstot mums vai nu čatā, vai arī pēc tam uzdodot viņus. Tagad šis ir pēdējais prezentācijas slaids, tā kad dosim vārdu mūsu runātājiem. Un, tad sāksim ar pirmo daļu, kas ir papīrs mūsu ikdienā. Tātad šobrīd veselības nozarē joprojām daudz soļi tiek veikti uz papīra. Gan dokumentu parakstīšana, gan drukāta informācijas materiālu sniegšana, pat anketēšana reizēm vai atsaukšana sniegšana. Līdz ar to sāksim ar varbūt kā tas izskatās no malas pacientam, sabiedrības loceklim, kas dodas šo medicīnas iestādi. Jā, Undī, kā tev šis izskatās kādā pacientam un sabiedrības loceklim? Es par šo jautājumu pēdējo dienu laikā ļoti daudz esmu domājusi, un viena lieta, ko es sapratu, ka es domāju, ka to redz ne tikai es, to redz visi cilvēki man apkārt, ka šobrīd notiek milzīga cīņa par mūsu laiku un par mūsu uzmanību. Tas vienkārši notiek, un mēs dzīvojam tādā gadsimtā, kur laiks ir valūta. Un viens ir piesaistīt mūsu uzmanību un panākt, lai mēs nonākam vispār kādā veselības iestādē vai pievēršam kaut kam uzmanību, ka notiek kāds pētījums, ka mūsu iesaiste ir nepieciešama, bet otrs, cik daudz laika es tam pēc tam esmu gatava veltīt. Un tas, ko es sapratu piedaloties tieši šajā konkrētajā pētījumā, ir, ka jo vienkāršāks, jo ērtāks un jo raitāks ir sarūpēts process, kurā man iesaistīties un kur man piedalīties, jo lielāka ir iespēja, ka mani no tāda garām gājēja, kurš tikai skrolē telefonā postiņus no viena uz nākamo, ir iespēja konvertēt par reālu pētījumu dalībnieku. Jo vienkāršāk, jo vairāk šķēršļi būs novākti, jo lielāka iespēja, ka man pa īstam varēs konvertēt un ka es nepalikšu kaut kur pie tiem, kas ir tikai izlasījuši, jā, kaut kas bija, bet es nepieteicos un izlēmu nepiedalīties. Un es saprotu, ka man kā tādam nosacīts patērētājam patīk, ja manu laiku ciena. Un tas ir tas, kas bija forši šajā pētījumā, ka es varēju 10 minūšu laikā no cilvēka, kurš ir ieraudzījis postu sociālajā tīklā, kļūt par pētījumu dalībnieci, tāpēc, ka ir e-paraksts un tāpēc, ka ir platforma, kurā ir ērts, loģiski saprotams, skaidri izlasāms, labi nokomunicēts process. Un man ir skaidrs zināms, kas ir jādara. Es varu aizpildīt anketu, atbildēt uz visiem jautājumiem. Un tiešām 10 minūšu laikā ne tikai es pati aizpildīju anketu, bet es paspēju vēl nosūtīt savām draudzenēm un teikt, sveiki, te ir, jums arī šo vajag. Aiziet, daram to. Tā kā, jā, tā tas ir no manas puses. Un ja es skatos ne tikai uz pētījumiem, bet uz jebkādiem citiem procesiem, jo mazāk lietas notiek papīrā un jo mazāk mans laiks tiek patērēts kaut kur braucot pakaļ kādai vienai papīra lapai, vai jo mazāk laika es patērēju gaidot telefonu savienojumu ar reģistratūru, jo vairāk es esmu priecīga, protams, jo man laiks ir vērtība, tā ir man kaut kā valūta savā ziņā, un jo vairāk to var iekonomēt jebkurš no pakalpojumu produktu pētījuma piedāvātājiem, jo vairāk es esmu priecīga, protams. Jā. Prieks dzirdēt. Paldies, Undija. Un Zanda, kā varbūt no pētnieku puses izklausās šī visa, kā tas šobrīd notiek, kādi ir izaicinājumi
Jā, paldies, un paldies, Undī, par dalību mūsu pētījumā. Savā ziņā prieks redzēt arī cilvēku, kurš reāli piedalās. Es gan gribētu teikt, ka es šajā diskusijā pārstāvu tīri pētniekus. Es nepārstāvēšu veselības aprūpas speciālistus, bet iespējams, ka mūsu klausītājos ir arī speciālisti no šīs jomas un varēs arī nokomentēt. Es varbūt nedaudz tā kā no citas skatu punktu atbildēšu uz šo jautājumu, jo redzat, kādēļ šis mūsu projekts tika mēģināts un mēs veiksmīgi atradām sadarbības partnerus virzīt tieši šādā gultnē. Jo tad, kad mēs runājam par pētījumiem, kas ir biomedicīnas pētījumi, ir saistīti ar medicīnu un mēs vēlamies iesaistīt pacientu, tas ir viens stāsts. Bet šajā gadījumā mūsu mērķa dalībnieks bija vesela sieviete. Un tātad tā nav sieviete, kas sēž slimnīcas vai ambulances uzgaitāmajā telpā, tā ir sieviete jebkura no mums. Un mūsu galvenais izaicinājums bija sasniegt sievietes ne tikai Rīgā, bet sasniegt sievietes arī reģionos, un tas, kad jebkuram, kuram ir pieeja šīm un pietiekams digitālās prasmes arī, protams, ir pieeja šim te pētījumam. Un, protams, parakstot un esot attālināti, teiksim, reģionā, nesot Rīgā, tas neapšaubām ir daudz vienkāršāk parakstīt šo te piekrišanu digitāli un iesaistīties pētījumā. Bet ir arī jāatcerās vēl viens posms, ka šīm sievietēm pēc iesaistīšanās pētījumā tomēr bija jāatrod laiks un jāsaplāno laiks aiziet un nodot šo paraugu. Un skatoties no pētījuma kopskata, tas varbūt ne visiem izdevās, un varbūt arī daļa tādēļ šajā pētījumā iesaistoties nav nonākusi līdz reālai pētniecībai, jo šis paraugs netika nodots. Tā kā šim formātam ir ļoti daudz plusu, un īpaši es uzsvērtu tos plusus iespēju sasniegt pētījuma dalībnieku, kas var būt jebkurš no mums. Paldies, Aiga. Tad mēs no Undijas dzirdējām par šo te laiku, no Zandas mēs dzirdējām par šo te pieejamību varu plašākai sabiedrībai. Kārli, man jautājums jums ir, jūs esat līdzās stāvējuši dažādām nozarēm, kā dažādas nozares ievieš e-parakstu savā ikdienā. Varbūt ir kaut kādas pārdomas, ko jūs redzat, kā šiem cilvēkiem veicas un kādēļ viņi varbūt vēl pieturās izmantot papīru. Kad, jā. Ja varbūt mazliet noreflektēt vēl par to, es par to pacientu un par to veselības aprūpas mirkli, un tad es no savas pieredzes, ja, tad, kad Undija jau minēja, tas ir cīņa par laiku, un ja es skatos uz to pašu laiku un to mirkli, kas man ir dots pie man ģimenes ārsta, man ir burvīgi brīnišķīgi ģimenes ārsti, bet tad, kad es aizēju, ko viņi dara, viņi raksta, ja, tā kā, un es pieņemu, ka viena liela daļa vēl raksta, ja, un, teiksim, tas laiks, kas tiek veltīts, kopējais laiks, daļa laika tiek patērēta vienkārši rakstot papīrā, kas a priori jau nozīmē, ka tie dati ir nestrukturēti, tie dati ir vienā eksemplārā, viņi nav analizējami, viņi nav nekādā veidā tālāk pārizmantojami. Tās pārizmantošanas iespējas jau tur konkrētās nozares speciālisti kārtu labāk zina, ko tik visu kaut ko varētu darīt ar tiem datiem, ja viņi būtu strukturēti un pārizmantojami. Kāpēc nenotiek, un ne visas nozares ir pārgājušas, mēs jau te pāris lietas jau iezīmējām. Jau varēja sadzirdēt stāstījumā, man liekas, ka tā viena no lielajām kļūdām, kad teiksim, tā papīra pasaule ir bijusi gana ilgi, tad liekas, ka mēs tagad pārnesīsim to papīra procesu uz digitālo, un tad mēs būsim digitalizējuši. Tas, man liekas, ir viena no tām dogmām, kas rada vilšanos, jo pārnest to, kas bijis papīrā uz digitālo vidi, 1 pret 1 būs
būs, kā lai saka, neefektīvi un būs, nu, nebūs tas efekts. Un tad te jau arī Undī minēja, kad es biju, es uzskrolēju sociālajā tīklā, es sapratu, ka es gribu, es daru, tad process jau ir izveidots priekš digitālās vides, bet viņš ir izveidots ar visiem tiem tiesiskajiem elementiem, ko nodrošina digitālā identitāte un elektroniskais paraksts. Tad es redzu, bet es redzu nu, jau digitālā formā, es piesakos, es apliecinu savu gribu un esmu iekšā, esmu pētījumā. Ja mēs mēģinātu to visu pārnest, kā tas ir papīra veidā, nu, tas būtu tur, nezinu, lejupielādējums, aizpildāms noteikts formas dokuments, tad viņš ir parakstāms, tad viņš ir kaut kur augšupielādējums, sarežģīti, un atkal tas veiksmes faktors līdz pētījumam būtu tāls un visdrīzākais ar daudz mazāku veiksmes faktoru. Otrs, kas, protams, skatoties, kāpēc neizdodas un kāpēc nereti cilvēki atsevišķus procesus vēl tur papīra vidē, tas ir mēģinājums savienot abus, gan digitālo, gan analogo papīra vidi, kas arī ir a priori visdārgākais un visneefektīvākais veids, tad divi dažādas plūsmas. Nu, ir vai nu viena, vai otra, un tā drosme un spēja pāriet uz digitālo, nu, ir vajadzīga. Viņi citreiz nebūs tā, nu, jebkuras pārmaiņas, jo mēs cilvēciski uztveram mazliet ar bažām, mazliet ar neziņu, jo tas ir kaut kas jauns, bet nu, tad pārkāpjot šo soli, nu, tad pārkāpjam, izdaram un daram digitāli, nemēģinam paralēli. Tas, man liekas, tās divas izdošanās, kas ir vajadzīgas. Un, nu, tam zinām drosmi vajag. Pat mūsdienās. Nu, mēs klausītāju lokā noteikti ir ļoti daudz drosmīgi cilvēki. Viņi visi ir ieinteresēti šajā jautājumā, kas ir slēpjas zem digitālas piekrišanas un vispār digitālas iesaistes. Jā, mēs te jau tā kā nedaudz ieskārām tiem izaicinājumiem papīram, nepapīram, digitālajā, bet varbūt tad pāriesim uz to nākamo punktu, kas būtu tieši konkrēti par izaicinājumiem digitālajā vidē. Ir skaidrs, ka mēs redzam, ka mēs varam daudz ko uzlabot, bet nu, tad ir, ja viss tiešām būtu tik vienkārši un viegli, digitāla piekšķiņa jau sen jau būtu mūsu ikdiena. Sen jau mēs viņu lietotu un darbotos. Sen jau viņa būtu mūsu darba rīka arsenālā. Tad jautājums būs visiem, tad kādas ir tās lielākās bāžas, ar kuriem saskaraties vai nākas dzirdēt no apkārt esošajiem, ja mēs runājam par digitālo iesaisti. Un varbūt mēs varam atkal sākt ar Undiju. Man jāatzīst, ka es dzīvoju ļoti labu draugu burbulī, kam ir maz problēma ar digitālās piekrišanas tēmu, bet neatkarīgi no tā ir arī šis tas dzirdēts. Man liekas, ka pirmā un tāda vissarežģītākā lieta ir tas, ka, ja tas nav obligāti, kāpēc tad man vajag to vispār, kāpēc man vajag censties, kāpēc man vajag mēģināt, un tad, ja tas nav zināms, tas ir kaut kas svešs un šķiet, ka tas ir kaut kas tikai apgrūtinošs un priekš kam man to vajag, tas būs sarežģīti, nesaprotami, kāpēc es nevaru darīt pa vecam. Tas vienkārši prasa kaut kādu jaunu veidu piepūli. Es atceros, kā es kļuvu par e-parakstu lietotāju, man tas bija darba obligāts sastāvdaļa. Es nomainīju lomu Covid laikā un dokumentu parakstīšana bija daļa no man darba. Man šķita, ok, šis ir tāds pats darba pienākums, kā datorā lejupielādēt Zoom platformu. Tieši tas pats, un es vienkārši to izdarīju. Un es redzu, ka man ir cilvēki apkārt, kuriem tas nav obligāts darba pienākums, viņiem kaut kur it kā vajag, un tad man šķiet, ka tā ir tāda mindset maiņa, kurai ir jānotiek. Ja šķiet, ka jaunas tehnoloģijas vai jaunu gan programmu, gan īstenībā jebkā jaunu lietošanu, ka tas ir apgrūtinoši, tad lejupielādējot jebko jaunu pie pirmās neveiksmes, liekas, man jau teicu, tas būs grūti, man jau nesanāk, un tur arī veidojas tas riņķis. Savukārt, paskatīties tā atvērti uz to, ja tas ir kaut kas varētu atvieglot man ikdienu un pēc tam būs foršāk un vieglāk, tas varētu palīdzēt. Līdz ar to man šķiet, ka tā grūtība ir tajā, ka tas vienkārši ir kaut kas jauns, kaut kas svešs, kaut kas nezināms, kā tas būs. Un varbūt man kā
patērētājiem vai e-parakstu lietotājiem vai jebkuras jaunas platformas lietotājiem vienīgais, kas man var palīdzēt, ir āforši cilvēki, kas noinfluencē. Es teiktu, ka e-parakstam varbūt vajadzīgi labi influenceri, kas saka, e-paraksts ļoti foršs, šī jaunā programma ir ļoti laba, pamēģini, tas būs kaut kas, kas atvieglos tavu ikdienu. Un otrs skaidra un vienkārši instrukcija, gluži kā piesakoties pētījumam, man gribas redzēt skaidri pa soļiem, kas man būs jādara, kas būs jādara nākamajā solī, kad tad uz to laboratoriju būs jābrauc rīt, vai pēc nedēļas tikai drīkstēs. Līdzīgi ar e-parakstu es gribu saprast skaidri pa soļiem. Un man šķiet, ka ja tas ir iedots un ir skaidrība, tad daudzas no tām problēmām, kas, man gribas teikt, ir mūsu pašu galvā uzbūvētas, ka viņas pašķīst un tās vairs nav aktuāls. Tas viss. Jā, es pievienojos par to e-parakstu lietošanu arī, ka tā kā no sākuma tu baidies, kā, nezinu, bubulis, bet tā, kad tu tā kā to pirmo reizi izdari, tad tas ir tik vienkārši, ka tu tā kā vajag tikai to pirmo soli spērt. Zanda, kā pētījumu vadītājiem ir, ar kādām bažām saskarās gan varbūt gan no pašas pētījuma komandas puses, gan varbūt redzot dažādus dalībniekus, varbūt arī kā tie paši dalībnieki varbūt reaģē? Nu, runājot par bažām, teiksim, man pašai, un man šīs bažas ir joprojām, kā veicot pilnīgi digitālu pētījumu dalībnieku. Un es apzināti vēros no vārda pacientu, jo šajā gadījumā mēs runājam par veselām sievietēm, kuras ir pētījuma dalībnieces. Tātad mana pamatotā, es uzskatu joprojām, ka pamatotā baža ir tā, ka mēs veicam selektīvu atlasi cilvēkiem, kuriem ir labākas digitālās prasmes, kuriem interesē izmantot savā ziņā digitālās platformas un kurus uzrunā šāda veida iesaiste. Līdz ar to es no sava personīgā skatu punkta esmu par to, ka iespējas ir pilnīgi visiem, un iespējas ir pilnīgi visiem vienādas piedalīties šādā pētījumā. Līdz ar to mūsu pētījumā joprojām pastāv arī paralēli caur platformu ir iespēja šai te papīrā parakstītai formai, bet savukārt visas aptaujas un anketas jautājumi ir jāsavada platformā, jo ne visiem cilvēkiem un ir jāatcerās, kā mums ir dažādas paudzes. Varbūt šajā gadījumā mūsu pētījuma mērķa populācija bija tajā vecuma grupā, kurām iespējams šīs digitālās prasmes ir labākas un uzrunājošākas, bet jebkurā ziņā īpaši, ja mēs vēlamies šo paplašināt uz veselības aprūpi, ir jāatcerās, ka šim pakalpojumam ir jābūt pieejamiem visiem. Un līdz ar to es joprojām un arī nākotnē esmu par to, ka cilvēkiem ir izvēle. Un tās manas bažas, kas ir skatoties uz šādām digitālām piekrišanas lietām un arī visu pētījumu iesaist, ir tas, ka tieši tāpat kā bankā. Tad, kad mēs pieradām, teiksim, gadus 15, mēs gājām uz banku, pateicām, ko mums vajag, un operators izdarīja to, ko vajag. Šajā brīdī es to ērti varu izdarīt mājās, bet tā ir mana atbildība nekļūdīties, nospiest visu pareizi un visu pareizi izdarīt. Tad savā ziņā mēs daļu atbildības uzliekam uz pētījumu dalībniekiem, un atbilstoši tas paģēra arī attiecīgo motivāciju. Ne tikai pirmajā tajā brīdī, kad mums ir interese par pētījumu viņā pieteikties, bet arī izdarīt nākošo soli, aizpildīt anketas, iesniegt, parakstīt, tad doties uz laboratoriju un šo paraugu nodot. Es pieļauju, ka, teiksim, pētījuma formāts, kurā ir tīri aptaujas par konkrētiem jautājumiem, kas nepaģēra konkrēti bioloģiskā materiāla nodošanu, tas būtu daudz vienkāršāk. Ja? Jo šeit ir tas solis, kurā cilvēkam ir jārezervē, un viņam ir tā kā savā ziņā, viņš parakstot šo piekrišanu, arī uzņemās atbildību, ka es esmu pētījuma dalībnieks. Ja? Tā kā tās ir bažas, ka ne visi izprot varbūt arī to atbildību uzņemoties. Vēl vienas bažas, kas man ir saistībā ar digitālo iesaisti, ir tas, vai cilvēks tajā brīdī, kad viņam ir jautājums, mēs varam uzrakstīt jebkādā formātā,
vienalga cilvēkam būs jautājums, un tas ir pilnīgi normāli iesaistas procesā, ka cilvēks grib pajautāt. Mēs esam šo te organizējuši caur konkrētu vienu projektam veltītu e-pastu, kur mūsu kolēģīti, kas strādā ar klientiem, cenšas atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Dažbrīd tā, ka cilvēki to dara varbūt mājās vakarā, atbildi viņi saņem nākamajā dienā, tad atkal ir tā iešana vēlreiz platformā, tā kā, ko man atbildēja, tas varbūt dažreiz nav tik raiti, kā, teiksim, ja mums ir klātienē, šīs te pētījuma dalībnieks var uzdot jautājumu, saņemt uzreiz atbildi par pētījumu būtību, par pētījumu tēmu kā tādu. Bet kopumā skatoties uz, teiksim, visām anketām un datu apstrādi pēc tam, lai iegūtu šos te rezultātus un apstrādātu viņus, tas ir neatsverami. Tas ir neatsverami, ka visi šie te atbildes uz anketām un visi šie jautājumi jau ir visi viena vieta. Tā kā es domāju, kā jebkurai jomai un lietai mums ir savi plusi un mīnusi, un ir skaidrs, ka mēs virzamies uz šo digitalizāciju, un pētniecībā tas ļoti palīdz, bet es joprojām vienmēr padomāju un mēģinu nostādīt sevi otrā pusē, kā es kā dalībnieks, un ja es nebūtu universitātes darbinieks, un es būtu strādāt varbūt citā profesijā, kā es to uztvertu, un vai tas man būtu viegli. Jā, tā kā tas no manas puses. Paldies! Jā, paldies, Enda. Protams, mūsu mērķis ir šo te piedāvājumu sniegt pēc iespējas plašākai, un, protams, viss vienmēr sāks ar to, kas ir mūsu auditorija, un ko mēs gribam iesaistīt, un cik sanīs tajā skaitā arī jūs atbildēt uz jautājumu, cik digitāli zinoši ir mūsu auditorija. Jā, varbūt kādas jums ir šīs, kādas jūs saskaraties ar kādām bažām tieši, mēs jau nedaudz tika ieminēts iepriekšējā jautājumā, bet par tieši digitālo iesaisti. Divas lietas. Vienu mītu, ko es tā kā saklausīju, un es gribētu kliedēt, tad digitālās prasmes un vecums. Manā pieredzē tad digitālās attieksme pret digitālām lietām un digitālo pratību un digitālā šo te varbūt pat līdz ar gadiem kļūst nopietnāk, un manā pieredzē seniori, kas izmanto digitālo digitālo identitāti un e-parakstu, noteikti ir kārtu uzmanīgāk un teiksim, prātīgāk nekā gados jauni cilvēki. Un otra lieta, ko es par digitālo pratību gribētu bilst un akcentēt, kad mēs, un arī to es redzu no savas, varbūt neepraksta darba dzīves, bet no kiberdrošības jomas, ar ko arī LVRTC nodarbojas, mēs ļoti bieži, mēs katrs ļoti bieži cilvēki sociālos tīklos ir ļoti naski atdot savus datus, lai noskaidrotu, kura kaķu šķirni mans dvēseļu radinieks. Tā, kad pilnīgi aci nepiemiedzot, sadodam, sabarojam otrā pusē kibernoziedzniekus, krāpnieks ar informāciju, uzservējam par sevi, nopakojam, lai pēc tam viņi zvanītu un mēģinātu no mums izkrāpt naudu, bet tāpat laikā mēs sakam, nē, šito man nevajag, pret lietām, kas ir tad elektroniskais paraksts un e-identitāte, kas ir regulējuma ziņā, es teiktu tā, krietni pārsniedz banku regulējumu, kur ir vairāk kā 40 tehniskie standarti, kuriem jāatbilst, kur 2 reizes gadā nāk auditors un auditē, vai procesi un cilvēku resursi un sistēmas ir pietiekami drošas, lai varētu apliecināt identitāti. Un tur ir tā uzreiz tāda pretreakcija. Nē, šis man tomēr nedara jau tāpēc kā, un tad tāpēc kā rodās dažādi. Te drīzāk vairāk
jāskatās par digitālo pat nevis prasmju, bet izpratnes līmeni. To, ka mēs kaķu šķirņu dvēseles radiniekus nenoskaidrosim sociālajos tīklos, bet regulētās jomās mēs varam droši uzticēties lietām, kas ir no valsts puses nodrošināts. Tā ir viena lieta, un, protams, es absolūti piekrītu, kad mēs digitālajā, ejot uz kaut ko digitālu, mēs nevaram izslēgt to vienu vai dažu scenārijas, kur tiešām cilvēkam nav iespēja, bet tomēr ir vēlme piedalīties vai nu pētījumā vai saņemt kādus noteiktus pakalpojumus. Ir īpaši tie ir tādi vispār pieņemti kā veselības, kā sociālā aprūpe un tā tālāk. Protams, mēs nevaram atšķelt daļu sabiedrības tikai tāpēc, ka viņiem nav šādas digitālās iespējas. Tam gan es piekrītu, mums ir drīzāk jārada tās iespējas, tās ērtības. Ja? Šī digitālais kanāls ir tas, kas mums rada priekšrocības, ka mums tur nav jāiet, ka mums nav jātērē tas laiks, pa ko Undija minēja, ka mēs, bet tomēr, ja kādam ir drošāk, ērtāk un saprotamāk, ka viņš aiziet klātienē, tad iespējams par to arī jāpadomā. Jā, paldies, Kārli. Tāds pilnīgi nesaistīts piemērs, bet varu pastāstīt par savu vecmāmiņu, kurā viņai atnāk mājās cilvēks no konkrēta uzņēmuma un iedod papīru, lūdzu parakstiet, lai mēs varam rakt kabeli caur visai pagalmam, un viņa pāraksta, viņa neiedziļinās, viņa nesaprot, vai tur ir alternatīvs vai kas, un tur vairs nav vispār tāds, vai tas ir digitāli vai nav digitāli. Viņa arī uz to papīra formu, viņa tā kā apjūg, samulst un neizprot, kas tur ir, kādas viņai ir iespējas. Tā ka tas tāds neliels komentārs tieši vecāku gadu gājumu cilvēkiem. Bet jā, mēs jau te lieliski pieskārāmies šim jautājumam, kuru es gribēju arī ļoti specifiskāk adresēt, jo to mēs dzirdējām gan saņemtajās anketās, gan mēs to dzirdam vispār bieži. Un Kārlis jau mums tā kā te sniedza ieskatu, kad mums ir jāveicina tā izpratne par to, ka šī piekrišana regulētās jomās ir uzticama. Tad es gribētu pajautāt varbūt Undijai, kā dalībniekam vai pacientam šķist, ko sagaidīt no tehnoloģijām un to ieviesējiem saistībā ar šo te bažu, ka ne visi pacienti cilvēki ir ar pietiekamām digitālajām prasmēm. Izcils jautājums. Es tieši domāju par to, ka man gribas kaut kādā ziņā ka tā kā plus Zandai par to komentāru, ka ir cilvēki, kam nav pietiekams digitālās prasmes vai nav interese, un ka arī viņiem, kā es teicu sākumā, ir forši, ja man novāc visus šķēršļus, lai man ir ērti piedalīties pētījumā. Es atceros, ka es pētījumā aizsūtīju arī savai mammai, un tagad es domāju visu šo laiku, vai viņa pieteicās, un ja nē, kāpēc viņa nepieteicās, kur ir iemesls, vai, jo varbūt, ka es nezinu, varbūt viņu atturēja kaut kas no tā digitālā procesa, jo viņai likās, ka tas būs sarežģīti, kur pretī man likās, ja man būtu jāskrien ar papīra lapu uz vienalga, kur vieta Rīgā vai jāizprintē kaut kas, es noteikti nepiedalītos šajā pētījumā. Tā kā, kad mēs esam ļoti, ļoti dažādi. Jā, vai tu vari lūdzu atkārtot jautājumu? Es varu vienkāršot to jautājumu. Kā tev šķiet, kas palīdzētu tavai mammai šos, varbūt, ja tas iemesls bija tieši digitālajā rīki, digitālā vide, kas varētu palīdzēt? Vienīgā lieta, kas man nāk prātā, ir vēl joprojām skaidrs process. Jā, viens, ko es minēju iepriekš, man liekas, ka palīdzētu tas, ka viņai kaut kādā dzīves posmā būtu obligāts e-paraksts, jo tad viņa no viņa nekur nevarētu izmukt. Un diemžēl vai par laimi, vienkārši viņam tur būtu jābūt. Man reizēm patīk tāds skaldu un valdu metodas, kur vienkārši, tā būtu, ja visiem vajadzētu e-parakstu, tad vienkārši visi cilvēki viņu lietot un viss. Es saprotu, ka mēs nedzīvojam tādā pasaulē, cilvēki var izvēlēties. Bet, ja viņai, es domāju, ka viņai varētu palīdzēt tas, ka būtu ļoti skaidrs un vienkārši process, kā viņa aprakstīts vai izskaidrots, kā viņa pie tā var tikt.
un cik vienkārši īstenībā ir pirmo reizi kaut ko parakstīt. Man šķiet, ka tas ir par vienkāršību un skaidrību, ko viņi var dabūt no brīža, kurā viņiem šķiet, vai tas ir tik ļoti sarežģīti, līdz brīdim, kur, bet tev šeit nepieciešams, un tu vari tikt jau līdz skaidrai parakstīšanai. Man liekas, ka tas ir tāds atbalsts, jo man šķiet, ka tad, kad pirms 4 gadiem es centos aktivizēt savu, vai pirms 3 gadiem aktivizēt savu e-parakstu, tad es tur lasīju to bukletu, un no sākuma man tā kā arī likās, ka ir sarežģīti. Kaut kā tad ir tāds kods. Tad kādam draugam pirms gada palīdzot aktivizēt e-parakstu, viņš visu laiku vienā numura vietā bija jāievada kaut kāds numurs, viņš visu laiku rakstīja tur savu telefonu numuru. Un aptuveni 30 minūtes es nesapratu, kāpēc viņš netiek klāt tam, ka viņš ir manā vecumā, viņš ir gudrs ar grādu, un tā kā, ko viņš nevar izdarīt, un viņš visu laiku raksta nepareizo lietu. Tā kā man šķiet, ka tas tik ļoti var frustrēt prātu un iedzīt tādā tā kā kastē, ka tu pilnīgi netiec ārā no tā tuneļa. Un varbūt, ka vienkāršība un skaidrība un tāda laba pamācība soli pa solim, kā tikt, ir vienīgais, ko es varu iedomāties. Un otrs, laikam, ir, ja cilvēks kāds patiešām negribēs, viņš atradīs visus veidus, kā to neizdarīt. Jā. Varbūt es neesmu labākais, kurš var atbildēt uz šo jautājumu. Nē, viss kārtībā, paldies. Jā, mēs savā pieredzē redzam, ka tā informācija reizēm ir tā informācijas sagatavošana vai pasniegšana ir tas pats būtiskākais un, ja godīgi, arī grūtākais. Un tā kā līdz ar to mēs esam arī akcentējuši, ka ir ļoti būtiski, mēs sarunā ar Sandu ārpus šī, kad ir būtiski arī tādā pašā pat pirms palaišanas nevis pasprasīt draugiem, kas visticamāk ir viena profila cilvēki, bet uzaicināt arī kādus no tiem, kas varētu būt arī, kas varētu pateikt, nē, nevis tā kā uzaicināt tos visus, kur teiks, forši, vai šo projektu laižam gaisā, bet arī tādus, kam būtu šīs te bažas un kuri varētu būt arī tie, kas pasaka, nē. Un no viņiem dabūt tos iemeslus un saprast, kā to informāciju veiksmīgāk pasniegt. Mēs labprāt uzklausītu arī Sandas pārdomas šajā jautājumā par to, kad ir šie te dažādie zināšanas par digitālajām prasmēm, kas varētu veicināt, kā tehnoloģija varētu palīdzēt šo risināt. Jā, uz šo jautājumu laikam man būs diezgan grūti atbildēt, kā risināt, jo es diezgan tā stūrgalvīgi pieturos pie domas, ka cilvēkam ir tiesības izvēlēties. Un ja cilvēks saka, nē, es negribu digitālo vidi, tā ir viņa izvēle. Un viņiem šai izvēlei ir jābūt. Mēs varam veicināt, protams, mēs varam radīt labvēlīgākus apstākļus. Un es pilnīgi piekrītu Ievai, ka ir ļoti svarīgi, kādā veidā šī informācija tiek pasniegta. Un es domāju, ka mūsu pašā projekta sākumā mums bija daudz arī klupšanas akmeņi, kurus mēs pārvērtējām, skatījāmies, un kas 5 cilvēkiem likās, ka viss ir pilnīgi vienkārši. Un tad pēkšņi kāds apstās no malas un saka, es vispār nesaprotu, kur man kas jāspiež ir un kāpēc man ir jāspiež. Un, jā, tas ir tāds process, kuram ir jāaiziet cauri, man liekas, daudz reižu, un ir jāsaprot, kā padarīt to vienkāršāku. Un mēs to varam mēģināt un censties padarīt vienkāršāku, bet es domāju, ka ļoti labi saprotam, ka mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, un mums būs pietiekami augsts procents, kas šo digitālo versiju nepieņems. Un es domāju, ka tā ir dzīves realitāte, un cilvēkam ir tiesības viņu nepieņemt. Tā kā tas no manas puses. Paldies! Vai drīkst piekomentēt, protams. Par to runā daudz tehnoloģiju jomā. Man šķiet, ka vienmēr ir tie cilvēki, kas būs pirmie, kuri gribēs izmantot kādu jaunu tehnoloģiju. Tad būs tie, kas tā kā influencēsies un iespaidosies no tiem pirmajiem. Tad būs tas lielais vairums, kurš ieradīsies mazliet novēlojies uz ballīti, bet būs tie, kas gribēs izmantot tos podziņu telefonus pat tad, kad visi pārējie jau būs pārgājuši uz vietālruņiem. Tas laikam, tas normāls sadalījums viņš ir neizbēgams un laikam arī pilnīgi normāls. Tāpēc, laikam, to sauc par normālu sadalījumu. Jā, paldies, Undī, par piebildi.
Jā, tās par šīm te bažām saistībā ar tām digitālām prasmēm mēs dzirdam bieži, bet ir vēl viena lieta, kuru mēs bieži dzirdam, un šeit es gribēšu uzdot jautājumu Kārlim tieši par juridisko spēku, par datu drošību. Cilvēkiem joprojām ir šīs bažas, un kā mēs varam gūt pārliecību par to, ka, jā, pirmkārtām par juridisko spēku, datu drošību, un arī jau pat konkrēti, ka tieši piekrišana ir sniedz tieši tas dalībnieks, nevis cita persona. Jā, un te man stāsts par kaķiem un dvēseles radiniekiem, nu, ka mēs cilvēki pēc konstrukcijas tajās lietās, kas viņus nu, tā kā viegli pavelk un iespējams interesē un tā, mēs tā ļoti labprātīgi atdodam datus un saservējam tiem cilvēkiem, kas tajā medus mucā metās tos darbus pilienus un taisa neforšas lietas caur digitālo vidu un caur cilvēku sociālo inženieriju, caur cilvēku uzticēšanos, krāpj un zog nu, pret to, kas ir regulēts, un tad pa juridisko spēku es piekrītu un esmu piekritējis tam, ka nu, Eiropas virzienam, kurā iet Eiropa, respektīvi, nu, tomēr arī digitālajā vidē nevis mēģināt iedibināt parašu tiesības, kādas ir anglosakšu valstīs, bet ka tomēr ir regulējums un ka mēs ejam pēc tā regulējuma. Un Eiropa tādā ziņā ir arī šajā jomā, nu, tad digitālā identitāte, elektroniskā identitāte un paraksts ir izveidojusi EIDAS regulu. Regula stājusies spēkā, pieņem 14. gadā, stājusies spēkā 16. gadā. EIDAS regula, nu, tieši tāpat kā jebkur cita Eiropas komisijas pieņemta regula ir, nu, tad piemērojama visās dalību valstīs bez interpretācijām un pielāgojumiem. Tātad tieši, un attiecīgi EIDAS regulē šobrīd pārskatīšanas process, kad jau būs saucamā 2.0 versija, kas tātad vēl vairāk regulēs pakalpojumu sniedzējus, kāds ir LRTC, kas sniedz digitālās identitātes un elektroniskā paraksta pakalpojumu, nu, tad vēl regulēs vēl vairāk šo jomu, uzliks vēl lielākus pienākumus tieši iemeslu dēļ, ka darījumi un lietas, kuras mēs kārtojam digitālā vidē, kļūst vairs ne tikai mūsu tur izklaidē vai kaut kādai vērtībai, bet viņas tiešām ar ilgstošām, tālajošām sekām un tiesiskām sekām un šis sloks, kas tiek uzlikts pakalpojumu sniedzējiem, nodrošināt šo tiesiskumu, ir aizvien lielāks un skatoties, es jau minēju 49 tehniski standarti, divi auditi, kas neļauj tad būt kaut kā nenopietni pieeja šīm lietām. Gala beigās mēs runājam par parakstu, kur, nu, tad mēs jau minam, ka var piedalīties pētījumos, var atteikties, var ziedot vai novēlēt īpašumus un ko tik vēl ne. Tas ir krietni tālāk un vairāk nekā nu, analoģiski runājot par naudas daudzumu kontā, ja, tad mēs varam uzņemties saistības daudz tālējošāks. Attiecīgi arī regulējums ir daudz stingrāks. Attiecīgi prasības pret tehnoloģijām ir daudz stingrākas. Un šīs prasības pret tehnoloģijām tiek regulāri pārbaudītas, tiek regulāri skatīts līdzi, lai tas būtu droši un veidots paraksts no tehniskās puses tā, lai tas būtu gan izlasāms, gan arī pārbaudāms, nu, tad mūsu gribas izpausme šodien, vienalga, vai tas ir Kārļa parakstīts dokuments vai kāda cita parakstīts dokuments, lai viņš būtu pārbaudāms arī pēc 30, 50 un vairāk gadiem. Tāpat tās ir padomāti mehānismi, tehnoloģijas, kas nodrošina šī te paraksta
unikalitāte un neviltošanas iespējamība arī tad, ja skaitļošanas jaudas aug un iet uz priekšu, arī tad, teiksim, ir mehānismi, kas nodrošinās šo tehnoloģisko aizsardzību. Papildus ir juridiskā un savstarpējā pārrobežu atzīšana. Juridisko spēku regulē, fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums, kas tātad nosaka to, ka identificējoties ar e-parakstu, šī identifikācija elektroniskā vidē ir pielīdzināma tai, kas būtu, ja mēs fiziskajā vidē aizietu uz iestādi vai organizāciju un uzrādītu savu personu apliecinošu dokumentu, kas būtu pasa. Tad identitāte vai tā vienkārši sakot ielogošanās ar e-parakstu kādā no sistēmām ir pielīdzinām pasas uzrādīšanai. Savukārt paraksts, tad parakstīšanās spēku regulē elektronisko dokumentu likums, un elektronisko dokumentu likums tad atkal nosaka parametru kopumu, kas ir pielīdzināms tiesību uzņemšanās un saistību uzņemšanās un šo te juridisko spēku. Atkal, ja es parakstu elektroniski, tas ir ekvivalents parakstītam dokumentam papīrā, es esmu uzņēmies un paudis savu gribu un uzņēmies šīs saistības. Papildus tam vēl vēlējos piebilst no tā tiesiskā savietojamības, pat cik ir Reidas regula, tad šeit Latvijā parakstīti dokumenti ir ar tādu pašu juridisku spēku un tieši tikpat spēcīgi jebkurā citā Eiropas dalība valstī, līdzīgi kā tad citur parakstīti dokumenti pie mums, arī mēs viņus saņemot, tad atzīstam par pietiekami spēcīgiem un tas mums nedod pamatu viņus ignorēt vai kaut kādā veidā apšaubīt, jo prasības jau, kā jau no regulas izriet visām dalību valstīm vienādas, attiecīgi procesi, auditācija, atbilstība, kārtība, kādā tiek atzīts arī visās dalību valstīs vienādas. Un piemēram, mums starp Baltijas valstīm šī tehnoloģiskais briedums ir, es teiktu tā, šajā jomā krietni vien tālāk esam nekā citās Eiropas dalību valstīs. Attiecīgi, mēs dažbrīd pat nezinām, vai dokuments sākotnēji parakstīts Lietuvā vai Igaunijā, mēs viņu saņemot, parakstam savā mājas ērtākajā programmatūrā, mēs viņu varam aizsūtīt uz kādu citu dalību valsti, un otrā pusē, piemēram, Lietuvā vai Igaunijā, arī tur nejutīs šo atšķirību, šī sadarbspēja un savstarpējā sadarbība jau ir tādā līmenī, ka mēs viņu lietojam, nejūtam atšķirības. Protams, ir vēl vecās valstis, kur tas attīstības briedums nav tik augstā līmenī, bet arī tur, ņemot vērā to, ka Reidas 2.0 paredzēs arī dalību valstīm pienākumus izsludināt šīs digitālās schēmas un digitālo maku uzturēt, tas nozīmē, ka šī sadarbspēja ar citām valstīm būs tikai un vienīgi attīstīsies. Jā, paldies, Kārli. Man liekas, ļoti izsmeļoša atbilde par visiem, visām 3 daļām, ko es laikam tur pajautāju vienā jautājumā. Ja klausītāju vidū vēl kaut kas palika neatbildēts, mēs priecāsimies par jūsu jautājumiem sarunas beigās vai šobrīd čatā. Bet, jā, paldies, Kārli. Jā, mēs sākumā mūsu saklausījām arī vēl vienu problēmu, ko izgaismoja Zanda, kas bija par komunikāciju. Skaidrs, ka mēs pārējām uz digitālo vidi, tas nozīmē, ka mēs iespējams pat nesatiekam šo pētnieku vai ārstniecības personu, vai mēs kaut kādus posmus varam arī veikt bez šī. Līdz ar to man būs jautājums Undijai, kāda būtu komunikācija jāveido, kad liela daļa vai pat visa dalība ir šī digitāla? Īsā atbilde ir skaidra un precīza. Man mēs ar Ievu iepazīšanās tikšanās reizē runājām par to, ka es šī gada laikā
pēdējā gada laikā esmu vairākas reizes vai nu gājusi pie ārsta, vai nu piedalījusies kādos pētījumos, vai nu veikusi darbības, kur es nesatieku nekādu, nododot arī paraugu, nesatieku nevienu cilvēku. Es aizpildu, es kaut ko iegādājos, kad tas tiek atsūtīts, es tur paberzēju puļķītē zvaigi, ielieku aploksnē un nosūtu, un pilnīgi nevienu nesatieku. Un kā tas var notikt? Manuprāt, tas var notikt tikai tad, ja man ir ļoti, ļoti skaidra instrukcija, kas man jādara, kā man jādara, kad man jādara, kurā solī, kā man jārīkojas. Un man šķiet, ka arī klausoties Kārlī un klausoties arī Zandā, tas, ko es redzu, ka jūs esat zinoši, gudri, ļoti, ļoti specializējušies tajā savā lietā, un kas man liekas tik interesanti, ka to es bieži esmu novērojis, ka speciālisti tik ļoti ir tajā savā lietā, ka pietrūkst laika komunikācijai un pastāstīt cilvēkiem, cik droši īstenībā ir tas, ko mēs darām, un cik daudz, ka jums vajadzētu katram vienu komunikāciju, es novēlētu jums katram vienu komunikācijas speciālistu, kurš veltītu visu savu dienu, lai tikai stāstītu par to, cik drošs ir e-paraksts un cik superīgi ir piedalīties pētījumos, un cik tas ir vērtīgi. Un man šķiet, ka tā komunikācijas komponente skaidra, precīza, ka tā ir vissvarīgākā lieta. Jo jā, jūs esat jau parūpējušies par to, lai viss tas process aizmugurē būtu kvalitatīvs, kārtīgs, saprotams, lai viss tur beigās, lai mans šajā gadījumā, šajā pētījumā, lai mans paraugs būtu drošībā, lai tur nekas ar viņu nenotiktu, lai rezultāti būtu kārtībā. Tā kā, jā, šī vienīgā lieta ir skaidra, precīza, ļoti labi saprotama komunikācija. Un papildu jautājumā varbūt ir, kā ir ar šiem te gadījumiem, kad pašai, varbūt ir šī informācija skaidra, bet, lai viņu skaidrs, ka mēs nevaram visu iekļaut informācijā, tad kļūst pārbagāti un atkal grūti viņā orientēties. Un kā tu skaties uz to, kad ir iespēja šo te paprasīt vai sazināties ar šo te atbildīgo cilvēku, lai uzzinātu vairāk? Jau klausoties, kad Zana stāstīja par šo jautājumu uzdošanu, es tieši iedomājos par to, ka cik manā dzīvē es esmu ļoti nepacietīgs cilvēks un cik daudz reižu nav bijušas situācijas, kur kamēr vakarā es esmu izdomājis, ka es kaut ko vēlos, vakarā es uzrakstu vai kaut kas tur ir pieejams vai kaut kas, un nākamajā dienā, kad es saņemu atbildi, liekas, šis vilciens jau ir aizgājis, man šodien ir citas raizes un es par to vairs nevēlos domāt. Un tad es domāju, ka vienīgais solis laikam ir, kā es varētu tikt pie ātrākām atbildēm. Iespējams, ir vai nu biežāk uzdoto jautājumu sadaļa, kur es varētu varbūt tikt pie kaut kādām atbildēm, kas man interesē, vai kāds chatbots, kurš man atbild uz jautājumiem uzreiz. Un tas ir tā kā vēl viens solis vēl dziļāk digitalizācijā, kur jā, es esmu ieinteresēta tajā, lai es tiktu pie atbildēm ātrāk. Tas ir vienīgais, kas man nāk prātā. Ja es varu uzreiz pajautāt, Undijai, cik reiz jums, nerunājot par pētījumu vispār, jūs esat izmantojuši chatbotu, kas ir dažādu tur iestāžu, firmu lapās, cik reizes viņš jums ir sniedzis atbildi, kas jums tiešām ir apmierinājusi, jūs uzzinājis to, ko jums vajag? 30 līdz 50% gadījumu. Ir reizes, kurās es netieku ne pie kādas atbildes, lai kā es uzdotu jautājumu, bet ir reizes, kurās es esmu tiešām saņēmusi atbildi. Es nezinu, ko tie chatbotu veidotāji izdara pareizi, bet jā, dažas reizes es tikus pie tām atbildēm, ko man vajag. Jā. Bet tā ir laba atbilde dažas reizes, jo man pašai ir bijušas pilnīgi citā jomā situācijas, ka man tik ļoti aizkaitina šo te chatbotu vēlme man pasniegt kaut ko citu, ka tas vēl vairāk tā kā mani nobremzē. Jā, bet paldies. Jā, man šeit bija turpinājums arī Zandai šī pašā jautājumā. Mēs sadzirdam, ka biežāk uzdotie, pirmkārt jau viss sāks ar sākotnēji skaidru informāciju, tālāk ir iespējams šie biežāk uzdotie jautājumi, un ja vēl tur neatrodam, tad vēl ir chatbots vai iespēja sazināties. Kā uz šo visu skatās pētnieku komanda? Cilvēks, kuram ir gan jau tik daudz darba, un tagad vēl ir jāatbildas šiem te dažādajiem jautājumiem. Ir skaidrs, ka ir noteikti nepieciešams cilvēks komandā, kas ar to nodarbojas, jo
tas ir laiks, tas ir cilvēks, kuram ir jābūt pieejamam, pietiekami uz vietas, lai varētu šo atbildes veikt. Teiksim, mūsu šajā projektā sadarbība ir tāda, ka lielākos jautājumus mūsu kolēģi, kur ar to nodarbojas, atbild. Un, ja ir kaut kas specifiskāks, tad to jautājumu pārsūta man, un es tad attiecīgi sniedzu šo atbildi pētnieku komandas vārdā. Bet proporcionāli ir svarīgi, ka ir cilvēks, kas var tā kā uz tiem pamatjautājumiem atbildēt. Jā. Tā kā, ir jāpieņem, ka mūsu pētniecības komandas iesaistoties šādās te digitālos projektos ir jābūt arī speciālistam un cilvēkam vai klientu speciālistam vai cilvēkam, kas ar to tiešām nodarbojās. Vai bez šī papildus resursa nāk prātā idejas, kas vēl varētu palīdzēt? Jā, tas pats chatbots nav mums ideālā chatbota un nav mums ideālā jautājumu uzdošanas veida. Un, protams, ka biežāk uzdotie jautājumi ir laba lieta, bet ir skaidrs, ka, teiksim, mūsu pilotu projekta laikā ir jāsavāc zināma šo jautājumu bāze, lai varētu viņus izveidot. Un otrkārt, es pati godīgi neeju lasīt biežāk uzdotos jautājumus. Bet tas atkal ir tīri individuāls iezīmes, droši vien. Jā, tā kā mūsu šajā projektā ir uzdot jautājumu pētnieku komandai, un tad šis jautājums nonāk pie mums, un tas ir ne tikai tad, kad jūs aizpildat šo te atbilstošo informēto piekrišanu, bet jebkurā brīdī, esot projektā, jums rodas kāds jautājums, jūs varat mums komunicēt, kad man būs atbilde, un tad mēs sakam, jā, mums tur sākotnējā lapā bija laika grafiks parādīts, un tad jūs atbildi saņemsiet tad un tad. Un tas ir pilnīgi normāli, jā, ka šie jautājumi rodās laika gaitā, un tai komunikācijai ir jābūt patstāvīgai. Es teiktu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka šim cilvēkam arī pēc pusgada ir iespēja uzdot jautājumu, ja viņš kaut ko ir iedomājies un viņam tas interesē. Nevis tikai tajā brīdī, kad man kā pētniekam ir svarīgi, lai šis te dalībnieks iesaistās pētījumā, bet arī tajā brīdī, kā viņš pētījumā jūtās un kurā brīdī, ja viņš ir atcerējies par šo pētījumu, ka viņam ir iespēja šī komunikācija joprojām. Protams, tajā brīdī, ka pētījuma aktīvā fāze ir slēgta un pētījums vairs nav pieejams, tad, protams, šādu komunikāciju mēs vairs nevarēsim nodrošināt, bet kamēr pētījums ir atvērts un viņš notiek, ir jābūt iespējai komunicēt. Un ne tikai ar chatbotu, bet arī ar dzīvu pētnieku, es teiktu. Jā, man liekas, ka tas tāpat kā ar tiem digitāliem rīkiem, tad jāstāsta uz to auditoriem, cik dažāds tas cilvēks var būt, un ka beigās tā atbilde ir, ko mums vajag, jā, visu, vai šos daudzos rīkus. Jā, tad, ja jau mēs te lecam iekšā par to nākotnes vīziju, tad būs jautājums visiem, kā jūs iztēlojaties vai vēlētos redzēt pacientu un sabiedrības iesaisti pēc 5 gadiem, un kādi būtu ieguvumi katram no jums. Un došu iespēju kā pacientam, sabiedrības loceklim. Viena no vērtībām, kas manā dzīvē ir, man liekas, ieaudzināta kaut kad, kad es vēl biju pusaudzis, ir sabiedriskā līdzdalība un pilsonīgā līdzdalība. Un man kopumā vienmēr ir gribējies redzēt, lai vairāk cilvēku iesaistās sabiedriskās, pilsoniskās aktivitātēs. Un bieži vien cilvēki jautā, kas tas ir, kā to var darīt, un tad tās iesaistas aprobežojas ar vēlēšanām reizi 4 gados, varbūt vairākām vēlēšanām, mazliet biežāk. Taču man vienmēr pašai licies, ka brīvprātīgi darīt dažādas lietas ir forši. Un viena no šīm lietām ir dalība pētījumos, un es gribētu redzēt, ka pēc 5 gadiem vairāk cilvēku var iesaistīties lietās, gan tāpēc, ka pie viņiem nonāk vairāk informācijas, un viņi kaut kā brīvāk to saņem un uzzina, ka ir iespēja piedalīties. Gan tas, ka to ir tik ērti un vienkārši izdarīt, ka tas ir patiešām pieejami visiem cilvēkiem, kas gribētu to darīt. Jā,
tā ir viena lieta. Tas tā, ja es domāju par pētījumiem. Ja es domāju par tādu pacienta dzīvi, kas ir varbūt vairāk, nu mazāk ar šo pētījumu vai vispār pētījumiem, bet vairāk tomēr kā savu, kā cilvēks, kurš iet pie ārsta pieredzi, man tuvāko 5 gadu laikā gribētos, lai man vairs nav jāvelc stunda, lai brauktu uz citu pilsētas daļu pakaļ izdrukātai A4 lapu čupai ar kaut kādu izmeklējumu rezultātu. Man šī gada sākumā ir par laimi, vai diemžēl bijusi pieredze iet pie kaut kādiem 5 ārstiem pēc kārtas, lai saņemtu dažādas izmeklējumus. Un es redzu, cik es esmu priecīga tad, ja es vakarā varu saņemt kādu vizuālas diagnostikas izmeklējumu sistēmā, un cik nepriecīgi es esmu, ja man jābrauc uz otru pilsētas pusi pakaļ kaut kam. Un es gribētu, lai tuvāko 5 gadu laikā mēs ejam uz to, ka šie izmeklējuma rezultāti ir pieejami digitālā formātā, un es viņus varu visus skaisti sakrāt vienā čupā kādā digitālā vietiņā un sakrāt, un ka man ar drukātām, kopētām un vēl kaut kādām lapām nav jādodas pie sava ārsta, un ka viss tomēr ir centralizēti pieejams ne tikai man, bet to var saņemt viens ārsts un vēl cits ārsts, kam tas ir nepieciešams. Un tā varbūt, es nezinu, vai varbūt, ka es esmu absolūti sapņotāja un 5 gadi ir daudz par ātru tam, man nav ne jausmas, bet es ļoti gribētu, lai tuvākajā laikā tas notiktu tieši tā. Un, jo es šobrīd ar tiem saviem papīra izmeklējumiem, es pat nezinu, ko man ar viņiem darīt īsti, vai man ir jāsakopē vairāk variantu, dodoties pie ģimenes ārsts, vai kas ir tas, kas man jādara. Es gribētu redzēt šīs 2 lietas. Es gribētu redzēt lielāku sabiedrības iesaisti, jo tā ir pieejamāka, un es gribētu, lai visi rezultāti un viss ir pieejams maksimāli digitāli. Sapņot noteikti vajag. Un nav jādomā par to termiņu, vai tie ir 5 gadi, vai 10, vai 2. Jo, ja mēs nesapņosim, tad mēs stāvēsim uz vietas gan jau un nevirzīsimies priekš tā, kad noteikti vajag sapņot. Un vajag cilvēks, kas to sapņus saklausa. Tad tāds pats jautājums arī Kārlim, gan varbūt no tādas tehniskās puses, bet tikpat labi jau mēs visi esam gan pie ārstiem ejam, gan rūpējamies par savu veselību. Jā, man tā atbilde būs savstarpēji saistīta, un dalība pētījumos es, un teica par atbildīgu, kā lai saku, iesaisti. Man tā pirmā doma, tas līdzīgi kā, mēs, jau kā kuram, bet ikdienā ienāk aizvien vairāk jēdziens kā atkrituma šķirošana, un tas liekas pašsaprotami, un mēs šķirojam, mēs, kā lai saka, pieliekam kaut neliels pūles, bet piepūlamies, ja, par tādu labāks un skaistāks nākotnes vārdā, pēc ka mēs gribam dzīvot nepiesārņotā, tīrā vidē, pārstrādāt otrreizē, neizmantot dabas resursus, kas ierobežot, līdzīgi par pētījumiem. Mēs jau esam paši tie, kas piedaloties pētījumos, sniedzam šos datus, kuros balstoties uz datiem varam modelēt dažādas situācijas uz priekšu. Un ja šī dalība pētījumos ir pietiekami vienkārši un viegla, jo paradumi aiziet kaut kur tagad, apsēsties mājās pie vakariņu galda un nospriest, es tagad piedalīšos pētījumā, un tad es iešu pierakstīšos rindā, sen vairs nav tie. Viņiem jābūt tieši tik vienkāršiem kā uznirstošam logam sociālo tīklu ziņlentē. Ja? Tā ir tā viena lieta, ja mēs varēsim tik vienkārši, bet vienlaikus arī tiesiski, droši, pārliecināti, ka tur nav otrā pusē kaut kādi datu zāgļi vai naudas izkrāpē, bet tiešām tur otrā pusē ir nopietni pētnieki, un mēs parakstot saistības ar elektroniski. Tomēr tās saistības ir vienlīdz spēcīgas, cik tas būtu, ja es aizietu to ar nopietniem papīriem un mēs tur pie notāra parakstītu. Ja tas ir tikpat droši un tikpat spēcīgi, bet vienlaikus vienkārši, tad man liekas, tad arī tā dalība ir iespējami viegla. Un te atkal ir par to, kā tad es gribētu būt kā pacients pēc 5 gadiem, un tas ir viennozīmīgi saistīts ar to pierakstīšanu uz tām lapām, vai drīzāk tās izskaušanu. Es kā pacients gribētu, ka man
uz maniem datiem, uz maniem vēsturiskiem datiem, uz mana dzimuma, vecuma un virkni citiem parametriem, man mašīna ir izanalizējusi. Nu, hei, draudziņ, tev potenciāli varētu būt šitā kaita, aizej pie tā ārsta un pārbaudies. Es jau apsteidzu slimību, jo ko tad mēs jau šobrīd cīnāmies ar tādu ugunsgrēka dzēšanu. Mēs ejam tad, kad mums jau kaut kas jau sāk sāpēt, bet, manuprāt, tas tehnoloģiskais līmenis, tās iespējas aizstājot papīrā rakstītus pierakstus pret strukturētiem datiem, ko varētu izanalizēt. Mēs varētu apsteigt. Skaidrs, ka mēs nevaram ar tehnoloģijām aizstāt cilvēku, mēs nevaram aizstāt pētnieku vai ārstu, bet mēs varam būt ātrāk nekā tā slimība, mēs varam būt ātrāk pie tā ārsta, un tas ārsts jau var vai nu ļoti agrīnās stadijā, vai nu ļoti pat pirms jau darboties preventīvi. Un tas, man liekas, ir tas, kas varētu būt, ja ne pēc 5, 7, 9 gadiem noteikti. Jā, man liekas, lieliski sasaucās, paturpina Undijas jau iesākto, kad šie dati ir kaut kur vienopus, viņi spēj saprast, viņi ir ērti analizējami, viņi var jau dot šos kaut kādus ieskatus un tendences un palīdzēt mums tos sarkanos karodziņus parādīt, nevis, kad viņi ir tiešām sarkani un deg, bet ātrāk, ka viņi tuvojās. Jā, paldies. Un Zanda, kāda pētniekam ir sapņi pēc 5 gadiem? Klausoties šajā visā un arī, skatoties, teiksim, visu tās savā ziņā šo te sabiedrības domas maiņu attiecībā arī uz pētījumiem, es novēlu pati sev godīgi, un arī pētniekiem iemācīties komunicēt ne tikai tajā brīdī ar sabiedrību, kad mums ir jāuzrunā pētījuma dalībnieki un jāiesaist pētījumā, bet arī spēt nokomunicēt pēc pētījuma beigām. Un, lai sabiedrība saņemot šo atgriezienisko saiti, redz, ka tas darbs, ko es ieguldīju, pat tās 10 minūtes tajā digitālajā platformā, ir devis ne tikai man kaut ko, bet ir devis arī sabiedrībai un arī devis pētniecībai. Un arī man pašai personīgi, kā pētniecībā iesaistītam zinātniekam, ir ļoti grūti iemācīties un pārvarēt to slieksni, kā pasniegt pētījuma datus vienkārši, nevis zinātniskās publikācijas terminoloģijā, kas sabiedrībai principā nav interesanti. Tā kā es ļoti ceru, ka mums būs, un es piekrītu, ka tur ir nepieciešama patiecībā komunikācijas speciālisti, kas parāda un iemāca, kā komunicēt zinātnes sasniegumus, lai arī sabiedrībai būtu šī otrā sajūta, ka ne tikai es piedalījos un tas bija tāpēc, ka visi gāja un tāpēc, ka tas bija forši, bet tāpēc, ka arī tas ir devis patiesu labumu mūsu pētniecībai, mūsu potenciālam zinātniskajam. Otrā lieta, es pilnīgi piekrītu Undijai par šo te medicīnas datu digitalizāciju, bet tur ir daži punkti, kas mani kā pētnieku uztrauc. Viens ir datu kvalitāte, lai šie datu kvalitāte un šīs sistēmas būtu savietojamas un izmantojamas ne tikai vienas iestādes robežās vai privāta klīnikas robežās, kurā ir advancēta sistēma un ka tas ir savietojami. Un to, ka ne tikai man kā pacientam, man kā individam ir teikšana par saviem datiem. Man laboratorijas dati ir pieejami arī no 2008. gada, tikai nezinu, kāpēc viņus pārvalda kāda iestāde, kura prasa man par to samaksu, un man neviens nevienā brīdī nav prasījis, vai es piekrītu, ka man dati tiek nodoti tur. Ja? Tātad tas, kā ir šī es teiktu, droši vien, ka valsts ir tā, kas pārvalda šo te datu nodošanu, un tas, ka cilvēkam ir iespēja piekrist, kur šie dati tiek izmantoti. Un tas trešais punkts, es, protams, esmu par šīm digitālajām platformām un iespēju daudzas lietas darīt digitāli, un arī pētniecībā tas ļoti palīdz, bet es joprojām uzsveru, man liekas, to vienu no pirmajiem punktiem, ko es sāku. Es pastāvu arī uz to, ka cilvēkam ir jābūt iespēja, tā kā izvēlei
izvēlēties. Un mēs nekad nedzīvosim ideālā pasaulē, un tad ja viss mums būs digitalizēts, tad tas nozīmē, ka daļa cilvēku būs piespiesti to darīt, nevis to darījuši savā brīvā izvēlē. Un, manuprāt, cilvēku brīvība šajā ziņā arī ir ļoti nozīmīga. Jā, paldies. Jā, protams. Jā, lai viss piepildās, ko mēs šeit saklausījām, es domāju, ka vismaz tendences jau rāda, ka uz to virzās, bet, protams, saglabājam arī to realitāti ar cilvēku un komunikāciju un sadarbību. Tā, mums bija vēl papildus jautājumi, tādi specifiskāki, varbūt no pieteikuma anketām, un vienu konkrēti es uzdošu Zandai. Un tur bija jautājums, vai tiek risināts, un ja jā, kā tiek risināts jautājums par datu izmantošanu citos pētījumos, vai tiek prasīta atsevišķa piekrišana? Tātad, ja mēs runājam par konkrēto pētījumu, tad principā šim pētījumam savā ziņā ir tās divas daļas, kas ir šī te informācija, kas ir sniegta anketās par, teiksim, ģimenes onkoloģisko vēsturi, un ir otra daļa, kas ir bioloģiskais materiāls. Tātad šī pētījuma ietvaros mēs skaidri pateicām, ka pēc pētījuma beigām šis materiāls tiks iznīcināts, tātad mēs nekur viņu citur neizmantosim, neglabāsim tikai līdz tam brīdim, kamēr notiks šis te pētījums. Līdz ar to šī daļa, kas būtu bioloģiskā materiāla izmantošana citos pētījumos, šim pētījumam nav tā kā iespējama. Runājot par datu izmantošanu, tātad, ja pētniecības dati tiek izmantoti pilnībā anonimizēti un apkopoti, tad, un pēc šiem datiem nav iespēja identificēt konkrēto personu, tad šādā gadījumā, tādā anonimizētā veidā viņi var tikt publicēti, bet tātad šī pētījuma ietveros, vai arī, teiksim, ja mēs atrodam šo te dažādas ģenētiskās patogēnos variantus, kas nosaka krūts un olnīcu vēža, pārmantotā krūts olnīcu vēža attīstību, tad atbilstoši apvienojot, teiksim, no 400 dalībniecēm mēs atradām tik un tik, tas īsti nepaģēra prasīt papildus informēto piekrišanu. Šī informētā piekrišana būtu nepieciešama papildus tajā gadījumā, ja mēs izmantotu konkrētās personas datus, kā personas datus. Un šajā pētījumā šāds solis nav paredzēts, bet šis jautājums vairāk vai mazāk paģēra mūsu sarunas daļu par dinamisko informēto piekrišanu, kas digitālā vidē ir patiesībā nodrošināma samērā vienkārši, jo attiecīgi arī šī pētījuma ietveros savā ziņā viņa darbojas kā dinamiskā piekrišana nevis citam pētījumam, bet ja pētījuma vidū pētījuma dalībniece nolēma, ka viņa nevēlas vairs turpināt savu dalību šajā pētījumā, viņai ielūgojoties platformā ir iespējams atsaukt konkrētus piekrišanas punktus, kas būtiski neaizmaina pētījuma jomu. Ja? Tātad atsaucot konkrēto piekrišanas punktu, vai pētījuma dalībniece ir iespēja atsaukt pilnībā dalību pētījumā, un tad atbilstoši mēs šo pētījumu dalībnieci informējam par to, kādā punktā pētījums ar viņas sniegtajiem datiem un materiālu ir. Teiksim, ja pētījuma dalībniece materiālu nav nodevusi, ir sniegusi tikai informāciju par anketās, kas bija nepieciešams šajā pētījumā, tātad šie dati principā tiek dzēsti, atbilstoši viņi vairs nav izmantojami pētījumā. Savukārt, ja paraugs ir nodots un mēs esam jau veikuši pētījumu ar paraugu, tad šie dati pilnībā tiek anonimizēti. Tātad neviens arī pētījuma komanda vairs nezina, kura pētījuma dalībniece šos datus nodeva. Tas nozīmē, ka viņa kopējā statistikā šie dati ieies, bet nebūs nekāda individualizēta atbilde vai individualizēta analīze tieši par šo te pētījuma dalībnieci. Tāda ir situācija atbilstoši šajā pētījumā, bet es domāju, ka šie dinamiskie pētījumi ir ļoti svarīgi. Ja pētījuma dalībniece platformā ir, teiksim,
dotu piekrišanu, ka viņi grib iesaistīties nākamā pētījumā vai savu paraugu, teiksim, ziedot citam pētījumam, tad šādā gadījumā, protams, ir papildus nepieciešama piekrišana, kura var būt tā kā papildinājums esošajai. Bet, šajā pētījumā šāda situācija mums nav paredzēta. Paldies, Zanda. Vēl būs jautājums, uz kur varbūt es pati sniegšu komentāru. Bija jautājums par pārliecināšanos, kad ir saprasts piekrišanas saturs. Jā, tad es atkal atsauktos uz mūsu daudzkārt sarunā pieminēto, kad ir pirmām kārtām jāraksta cilvēkam saprotamā valodā, lai viņš izlasa šo piekrišanu un saprot, ko no viņa vēlas. Nevis, ka tas ir tikai tīri juridiski derīgs dokuments, bet tiešām ir viegli saprotams un izlasāms. Kā arī papildus lieta ir šie granularitātes punkti, šie papildus punkti, ko zem piekrišanas dokumenta konkrēti cilvēks atzīmē, šim es piekrītu, šim es nepiekrītu, šim es piekrītu. Tad arī šis ir tas brīdis, kad var skaidri nodefinēt, kad es piekrītu, ka es nodošu uz iekalu paraugu, vai es piekrītu, ka ar maniem datiem pēc tam viņus varēs izmantot citā pētījumā, vai attiecīgi, vai arī mani var sazināties par papildus informāciju. Tāpat tās arī ir iespēja veikt kaut kādu zināšanu pārbaudi, iespējams cilvēkam dot izlasīt šo piekrišanu un aizpildīt kaut kādu aptauju testu un saprast, vai viņš tās pareizās atbildes atzīmē. Tāpat tās var arī salīdzināt to laiku, kas ir veikts. Protams, tas ir tāds tehnisks pasākums, bet kaut vai salīdzināt un neļaut viņam pirmās 2 minūtes, vai tas laiks jau atkarīgs no dokumentu garuma, bet neļaut viņam nospiest pogu, ka es apstiprinu, ja viņš dokumentā nav pavadījis kaut kādu ilgāku laiku par konkrētu, kā piemēram, mēs nedodam pogu, kas ļauj norulēt uz lapas leju, ja tas nav pieņemami iepazīstoties ar piekrišanas dokumentu. Tad cilvēkam ir pašam jāritina un lēnām jādodas uz leju. Tad, un kā arī izglītot cilvēkus vispār par digitālu iesaisti un savu lēmumu pieņemšanu, kad ka mums ir jāizlasa dokuments un jāsaprot, kā mēs piekrītam. Tā, es domāju, mums ir laiks arī paskatīties, kas mums ir čatā, kādi jautājumi ir bijuši. Un šeit laikam mēs bišķiņ jau pieskārāmies, bet šeit bija specifiskāk, kā izvairīties no paralēlās analogās darbības medicīnas jomā. Šeit laikam ir atsauce uz Kārļa minēto, ka vislabāk ir vai nu viens vai otrs. Kā var izvairīties un vai var izvairīties? Manuprāt, tā ir pašu griba un pašu drosme. Analoģijā mums vidēs ilgu laiku bija iespēja iet un nest uz papīrus. Vienalga personām deklarācijas aizpildot uz D4 vai kurām tur veidlapām. Tā, šobrīd tur tika tāds drosmīgs solis spērts, un ka mēs šādu te principā vairs neļaujam. Un ikdienā es piekrītu, ka ikvienā situācijā pārēja uz digitālo saistās ar bažām, saistās ar daudz jautājumiem, bet kā mēs to darīsim? Mēs taču visu laiku esam darījuši tā. Tad ir, protams, katram, man liekas, jāizdzīvo tas mazliet iekšējā pretošanās, tad ir pieņemšana, ja, vai alternatīvas, kā tad to nedarīt, ja, kā ignorēt to, pēc tam pieņemšanu un pēc tam darīt un iet, tas, man liekas, ir tīri cilvēcīgi. Un pāriet uz digitālo, mēs redzam ikdienā ļoti daudzas lietas, kas ir veiksmīgas, ko mēs tiešām esam nevis mēģinājuši vilkt, kā lai saka, to procesu paralēli, bet tiešām pāriet, un vidē EDS ir viena no tādām droši vien zināmākām, redzamākām un pietiekam plaši arī lietotām sistēmām, kuri tikai pāriet uz digitālo formu un formātu, ja.
un cilvēki lieto. Ne, te, protams, nu, visu laiku jāpatur prātā to, ko Zanda minēja. Nu, būs cilvēki, kam vajadzēs varbūt to procesu pielāgot, varbūt palīdzēt, vajadzēs asistenti iespējams, bet tas nenozīmē, ka tāpēc ir jācieš nu, pašam pakalpojumu sniedzējam, kas varbūt tās nodrošina šo procesu, vai arī vienai lielai daļai, kas var un kas grib izmantot to digitālo nu, flow, tas plūsmu. Jā, man patīk tas mudinājums būt drosmīgiem. Bet, protams, mēs visi atceramies, ka mēs nevaram nogriezt kaut kādai sabiedrības daļai medicīnas pakalpojumus, bet jā, tomēr būt drosmīgiem, jo gan jau, kad pirms, nezinu, 15, 20 gadiem mēs arī tur baidījāmies telefonu numuru cilvēkiem prasīt, jo viņiem tas vēl nebija lielai daļai, un tā bija ekstra, tad līdzīgi gan jau ir šobrīd ar parakstu. Tieši tā. Jā, vēl mums bija jautājums, varbūt Undija var atbildēt. Ir pētījumi, kas saka, ka cilvēkam digitālajā vidē ir brīvāka privātuma izjūta un piekrišanas tiek dotas vairāk. Vai šis fakts neapdraud digitāla apstiprinājuma piekrišanas ticamību? Protams, ka tas ir pētījums. Protams, ka tur ir jāskatās plašāk cilvēku loku, bet varbūt kāds tev personīgās pārdomas. Katru reizi, kad es piedalos, vienalga, nu, īstenībā katru reizi, kad man jāsniedz kaut kāda informēta piekrišana, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš kaitinoši lasa visas tās lapas, un arī aizejot pie ārsta, man nesen vajadzēja likt holteru monitoru, un tā sieviete jau bija gatava, man viņa līmēt klāt, un es teicu, es atvainojos, es vēlētos izlasīt šo nu, tā kā, jo jūs man plānojat stiprināt klāt kaut kādu ierīci, un es neesmu pat izlasījusi to A4 lapu, kur viņi grib, lai es parakstu. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kurš rūpīgs, es lasu gan digitālajā vidē, gan papīra formātā. Man būtu jāpakļauj sevi kā subjekts šim pētījumam, lai es saprastu, kur es piekrītu labprātāk. Man šķiet, ka ja es nepiekrītu, tad es nepiekrītu. Man liekas, ka pat digitāli vieglāk aiziet no piekrišanas, jo neviens man neskatās virsū. Nu, tā kā, ja es piekrītu šim pētījumam, kur organizēja Zanda, un es izdomāju, es negribu piedalīties, pārdomāju, Zanda jau man nestāv blakus ar pildspalvu, un tā kā, lūdzu, reka tev, jā, nu, es vienkārši saku, paldies, nē, čik krustiņšas, un tādā gadījumā man būtu jāaiziet no Zandas kabineta, varbūt ārā, un tad, man liekas, es tā kā nebūtu vairs tik drosmīga. Tad es varētu sākt uzdot tos jautājumus un mēģināt kaut kā sev pati apmānīt. Nu, man šķiet, ka vienīgā atbilde ir cilvēkiem būt pašiem atbildīgiem un lasīt visās vidēs. Tā. Jā, paldies. Paldies, Andi. Protams, galvenais ir saturs, vienalga kādā formātā viņš ir nodots. Nevienā vietā mums viņu nevajadzētu parakstīt, neizlasot, kam mēs piekrītam. Mazliet papildinot, varbūt Undija var pāris vārdos. Nu, parakstīšanās, tā ir gribas izpausme. Un vienalga, neatkarīgi, vai tas ir papīrs vai elektroniskā vide, mēs paužam savu gribu, piekrītam. Tātad, nu, jebkurā gadījumā, man liekas, tā būtu tāda katram muguras smadzenēs. Tas nav medicīnas termins, muguras smadzenēs, bet vienkārši jābūt iekšā tam, kam mēs paužam gribu un piekrītam, tas ir jāizlasa neatkarīgi, tas ir pētījums, tas ir lietošanas instrukcija, tas ir jebkas, ir jāvelta laiks un jāizlasa. Jā, tas man liekas tāpat kā pirms medikamentu lietošanas. Man ļoti patīk lasīt lietošanas instrukciju pirms dara jebkādas zāles. Nu, lai es zinu, ja 30 minūtes vēlāk man piepamst mēli, tad, ka es zinu, ka tas ir no tām zālēm, ko es tikko izdzēru. Man šķiet, ka tas katram, tas ir vienkārši svarīgs uzdevums tiešām lasīt un domāt līdzi. Jā, paldies. Varbūt mums ir kāds klausītājs, kurš vēlas uzdot kādu jautājumu. Ja mums jautājumu nav, tad Labdien, ir. Gan pilnu čatu būšu pierakstījis. Labdien, Pēteris Sērsts, Strateģijas slimnīcas attīstības biedrības ētikas komiteja. Labdien. Nu jā, es tā kā nejauki tā uz pašām beigām, laikam bišķiņ darbu. Ziniet, man no šīs nepilnas pusotras stundas
uz pašām beigām tā kā varbūt tas nedaudz tik mazinājās, bet man palika priekšstats, ka mēs drusciņi aizmirstam vispār būtību. Digitālās prasmes, spējas un griba lietot modernos rīkus, bet ir jāsaprot, ka nevienmēr ir ļoti viegli, es domāju, ka Zanda Danenberga piekritīs, ka nevienmēr mēs varam skaidri nodalīt tur beziejaukšanās, maziejaukšanās. Labi, es nerunāju par zāļu un ierīču pētījumiem, varbūt, kas ir viennozīmīgi tur iejaukšanās un tur citi bišķiņi regulējumi, bet mēs nedrīkstam, un šeit es tiešām gribu iebilst pētījumu subjektei Undijai, kad mums ir jāsaprot, tas ir ļoti, ļoti nopietns lēmums cilvēkam. Lai arī tā ir tikai datu vākšana, lai arī tas ir tikai asins parauga nodošana vai iztriepes nodošana vai kas, sākumā tika minēta atbildība. Es tā kā no ētikas komitejas, pārts atbildība un subjekta atbildība, tas tur tā, jo pacients var jebkurā brīdī izstāties no pētījuma, arī par to neko nepaziņojot. Bet mums ir jāsaprot pati būtība, jo priekšplānā mēs nevaram izvirzīt šo informēto piekrišanu. Tā piekrišana ir uz kaut ko ļoti, vairāk vai mazāk nopietnu darbību cilvēka dzīvē, kas no viņa kaut ko prasīs, kas ir vairāk vai mazāk ar kaut kādu risku, kaut vai hematoma ņemot asinis, kaut vai datu noplūde. Arī droši vien Kārlis Ciliņš piekritīs, ka nav bez riska sistēmu. Kaut kas tur kaķi vai ne kaķi, bet kaut kas vienmēr var notikt. Ir bijuši. Es piekrītu, ka droši vien tās sistēmas ir drošas. Bet, lai nekļūst par pašmērķi influenceru izreklamēti pētījumi. Cilvēka dalība pētījumā tam ir jābūt priekšplānā, nevis modernie līdzekļi cilvēku iesaistē pētījumos. Es atzīmējos tajā sadaļā, un es arī uzdevu jautājumus, daļa no tiem tiks šeit atbildēta, daļa ne, viss kārtībā. Bet mums ir jāsaprot, ka tas ir pētījums per se ir galvenais. Nevis paņēmiens, kā mēs saņemsim informēto piekrišanu. Protams, ka visticamāk, ka tādi dinozauri kā es tiks, būsim spiesti pieņemt tos digitālos paņēmienus, bet mums ir jāsaprot, ka mani tā pārliecība par, mums bija tāda kolēģi slimnīcā, next finish. Es domāju, visi runātāji saprata, ja? Ieva mazliet atbildēja uz to, kad mēs tur izmēram laiku, cik ilgi atbild, un mēs izmēram, bet joprojām, mani nepamet pārliecība, ka to neizdara mazbērns. Blakus sēdošais. Varbūt viņš pauž omas gribu. Ja? Un turklāt, lai kā mums tas patiktu vai nepatiktu, diemžēl mums ir jāpēta onkoloģija, kas kļūst arvien jaunāka, bet kopumā sabiedrība noveco. Un pētījumos būs seniori. Viņi būs. Viņi ir slimnīcās arvien vairāk, un viņi būs arī pētījumos arvien vairāk. Sabiedrība noveco, slimības. Es neesmu ārsts, bet es domāju, ka arī slimības kļūst vecākas. Un šis ir tas, kas varbūt pusotru stundu diskusijai ir bišķiņ par īsu, bet tas ir lietas, ko es arī aicinātu, tomēr arī apskatīt, jo, mēs varam, kā Undija teica, ar varu piespiest visus lietot e-parakstu, bet jā un nē. Ar varu mēs varam piespiest lietot e-parakstu, bet ar varu piespiest digitāli stāties pētījumos, tā.
Jo te ir arī jārunā par tādu lietu, kā droši vien, ka jūs esat, varbūt zinat, Kārlis noteikti zina, digitālā diskriminācija. Ja, un ja digitālā diskriminācija pārvēršas par diskrimināciju par dalību pētījumos, tas jau ir mums jau tad ir divas problēmas. Paldies, es aizņēmu diezgan daudz laika. Jā, mums laiks jau rit uz beigām, jau būtībā jau ir beidzies. Paldies par komentāru. Es domāju, skaidrs, mums pašiem te veidojot diskusijas plānu, jau bija tā sākotnējā versija daudz garāka, un tad ir daudz ko par runāt. Bet es tā kā atbildē gribētu teikt, ka es domāju, ka mēs nemeklējam, kā uztaisīt mašīnu ātrāk, vai izlaižam visus cauri, un mēs gan jau ka meklējam, kas ir tie veidi, kas var palīdzēt gan pacientam, gan pētījuma gadījumā dalībniekam, gan pētījuma veicējam, vai slimnīcas gadījumā pacientam un ārstniecības personālam, kas var viņiem palīdzēt, kur tehnoloģijas var ienākt iekšā, lai viņi var kvalitīvāk, pieņemsim, pētnieks var mazāk laika veltīt datu ievadei, pārvadei no tās anketas formas, bet tajā laikā spēt komunicēt varbūt veiksmīgāk ar šiem te dalībniekiem, vai arī vairāk laika veltīt tieši pašai datu izpētei, nevis tīri mehāniskam darbam. Un es domāju, ka tas ir tā lieta, par ko mums ir jārunā, uz kurien mums ir jāvirzās. Bet noteikti mēs netaisām mašīnas, un mēs jau pieskārāmies par to, ka mums ir atzīmēja, ka tās svarīgākie punkti ir uzticība, informētība, skaidrība, kā arī izgaismojās par šo, te mēs nevaram pazaudēt iespēju komunicēt. Un viennozīmīgi mēs visi jau te piekritām, ka tā ir jābūt, ja mēs runājam par ārstniecību, tā nav kaut kāda ekskluzīva lieta, tā ir jābūt pieejamai visai sabiedrībai. Tātad mēs runājam par pieejamību, par to, ka jābūt iespējai izvēlēties par šiem te, par iespēju gan piedalīties, gan arī kādā veidā piedalīties. Jā, paldies liels. Mums laiks ir iztecējis. Man ir liels paldies visiem mūsu runātājiem. Paldies Zanda, Kārli un Undī. Liekas ļoti vērtīgi. Un es domāju, ka vispār kopumā ir šiem te nevieni risinājumi, nevieni procesi, vienalga digitāli, negitāli, viņi nevar tapt ka viena cilvēka galvā. Un ir svarīgi sarunāties, iepazīt šos te dažādos, gan dažādu cilvēku viedokļus, gan arī dažādas profesionalitātes viedokļus. Un liels paldies jums par šo sarunu. Un paldies visiem, kas iesaistījās, paldies, kas uzdeva jautājumus, un noteikti tiksimies kaut kādos citos formātos. Paldies liels!